Lauksaimnieki, vai tu vēlies izdevīgi pārdot savus graudus? Klau, Ramon, tu jau ilgus gadus strādā graudu nozarē. Saki man, ar ko šī graudu sezona atšķirsies no iepriekšējām? Nu, zini kā, graudos zemniekiem katra sezona ir savādāka, bet Skandagrai šī sezona būs īpaša ar to, ka Liepājā visus graudus mēs pieņemsim BTC terminālā. Nu labi, bet kādi ieguvumi no tā būs zemniekam? Nu, pirmkārt, mēs BTC terminālā pieņemsim ne tikai slapjus graudus, bet arī sausus. Tu gribi teikt, ka ostas formula tiks piemērota arī tiem, kas ved mitrus graudus? Tieši tā, un nebūs arī pieņemšanas maksas. Nu, protams, par mitriem graudiem tiks izrakstīts pakalpojumu rēķins tāpat kā iepriekš, bet formulas būs tādas pašas kā ostā. Vai ir vēl kādi uzlabojumi? Zemniekam ir iespēja reģistrēties portālā Mana Skandagra, kur viņš var sekot līdz katrai ievestai kravai, kā arī ērti apskatīties rēķinus. Un kādas kultūras tur šogad tiks pieņemtas? Ka mieži, kvieši, rapsis, kā arī rudzi, auzas un tritikāle. Bet dažiem zemniekiem varbūt ir tuvāk vest uz Rīgu vai Ventspili? Jā, protams, Rīgā mēs pieņemam B-portā, un, ja ir nepieciešamība, varam arī piedāvāt Ventspils ostu.